nobraucieniņš. Brēmlis nestrādā, pēdējo reizi mazgājot riteņu. Jā, dzirdat? Dun, 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 dun. Jau silda brēmlis. Wow. Labais! Šūtau cietējiem, ko gribu pateikt? Čau, Denis! Maniem draugiem! Labdai! Aiziet kartiņa un laižam augšā. Brīlītes, somiņa, ausiņas, ķīveru brīles un viss notiekās, un šodien ar pacēlāju pa slinko pavizināsies tepatās. Un jā, skatīsies, kā iesipvenzēja pirmajā braucienā normāli brēmas uzsildīt, jo viņus galīgi neķer pēc iepriekšējās mazgāšanas reizes. Bija baigi daudz eļļas dabūjis ar virsmu un īstenībā nestājās brēmas, un arī kaut kur iepriekš, kurš bija brokatis bābelītie, pat brēmas nepaspēja uzsilt tik ļoti, lai nosilta nosākās Sigulda īstā vieta, kur piebraukt normāli brēmzītes plānā. Pabraukt 3 stundiņas tikai, pēc tam jābrauc mājām darboties atkal tālāk. Tad jau lecam iekšā piedzīvojamos. Smuks skats mums pavarās te. Vienmēr pasakaini te ir būt. Slapši zālīt vēl. Pirmais mazais downhill nobrauciens jau atkal aiziet. Jā, bremzītes jau šķiet, ka labāk ķer pēc viena brauciena. Laižam! Wow, šaus bija. Wow, knapi pāri. Wow. Let's go! Whoa! Let's go! I think that's awesome.
Klausījās pēc mīgs riepas. Es tikai pāliņāšu. Brīdē, tas kampāns bija smaidzīgs. Nu jā, Kordē oficiāli ir nepieciešams atkal uzrīkot sacensības, jo mēs varam redzēt, ka ir pazudusi marga no ieskrējiena. Tā kā saņemamies, taisam sacensības arī Kordē, lai mums ir arī marga sākumā. Nu labi, labi. Tāds slapju zālīti izstās. Shit, aizmirst brīlis reku uzvilkt. Jā. Brīlis uzvilku. Gāžam iekšā. Jā, tā mēs šodien braucās, diezgan forši. Vienītīgi forši, jā. Četrkā 60 FPS, nav filmēts 4K 60 FPS hyper-widā, jo man kaut kas atmiņas kārtēji čakrējās, kā jau jūs pamanījāt iepriekšējā braucienā, vismaz jau bija šeit pātri norāvās visu actions. Tā kā skatīsimies, varbūt šit jau nebūs tā, bet jā, šī atmiņas kārtiņa, kas man ir, es nezinu, kāpēc GoPro pēkšņi sācis mesties kaut kāds erors, ka viņam nepatīk kaut kas ar kartiņām. Garkājainais zirneklis tikko brīlēs iekšā bija. Vēl joprojām neesmu braucis divreiz pa vienu taciņu, kas ir diezgan cool. Jā, es domāju, tas ir gulēt taciņu, kurā braukt. Es teiktu, ka jā. Tāpēc mēs laižam kaut kur vēl jaunā takā. Jop! Aizšauj garām. Šis ir episks. Sākums taciņai. Ar lielu negatīvo. Mums ir mazīt šeit lūk pārdens. Un tad jau mums ir jāuc iekšā. Liels setauts. Pošas bija liels ātrs virāži. Pāris džampīs. Šeit ir kārtīgi break bump. Jo šī taciņa ir. What is happening here? Wow! What was that? Jo! Kas tās bija tur? Negaidīt.
Jā. Yes. Vienam braucam parasti bailīgāk ir. Aha, mīkstais. Ai. Viss. Laikam braukšana beidzās, man. Ai. Tā jau man šit, ka es pa mīgs riepu šodien braukāju. Ai, jā. Laikam tam to arī šodien nepietiks. Es paši pabraukāts, izbrauc pa nevienu trasu neatkārtoju pat šodien. Wow. Cik tur bija? Atvainājos par to, ka tur varbūt tur kaut kas ik pa brīdim pazuda, bet kopumā diezgan jautri tāpat tās Siguldā pavizināties. Ai, jā. Varbūt jābūt pumpis un jāturpina. Jā, ekspertīze tika veikta veiksmīgi un man jau bija aizākstā riepa veikta, kur varēja redzēt, kur burbuļo pa lielu. Šķīdrums nespēja aizpildīt viņu pilnībā. Nu, tā bija zīme, ka šodien jābeidz braukāties. Tā kā Ābadēn kanālu raksta komentārs, kurš tev labāk patika uz galvas vai uz česta. Žēl, ka sanāca tie pāris pārāvumi pa vidam. Tas tā neforši, kur Malvīna mētā kūleņus, gan te var teikt. Pakā gāju mājās Tomos un satika Malvīnu pa ceļam. Lieliski bija kompānija, vēl nevajadzēja vienam visu ceļu iet. Tā kā jā, jauna riepa un tad jau jauna piedzīvojumi.